Beidzot! Bagātīgs izskaties vērš. Ar kuru ekipāžu sākam? Sākam no viena gala. Nekur Kristaps. Mēs labprāt sākt pēdējie. Tiešām tik slikti gāja. Par cik es biju iniciators šim braucienam. Skaidrs. Braucienam, kas te bija, tad es varbūt sākšu. Īsumā. Tā kā šis ir Eldorado brauciens, tā vieta kaut kādā mērā priekš manīm arī ir Eldorado, tur, kur mēs bijām šodien, jo es tur noķēru daudzus gadus atpakaļ. 10 kilo lasi vienīgo savā mūžā. 10 kilo? Jā. Bet, jā, ekspektācijas, protams, tur tāda nostalģijas sajūta, jā, bet Kristaps visu sabojāja. Viņš pateica, ko tur manduļīte lašu nav. Un tad es sāku šalkāt alatiņas, tā kā senuškas. Kaut kādā brīdī. Daudz, jā, maziņas, bišķi lielākas. Viena bija tāda, kuru nebūtu kauns apēst. Tikai viena no tām visām bija. Kur nevajadzēja zelpa kā bāstījā. Pārējā sēd un rauli. Jā, naini! Bet foršas vietas, foršas atmiņas par vietām un patīk pabradāt, jā. Kā Kristapam gāja? Pabradāju fonā. Aizdinu kažu no lašu vietām. Jā, te nemētā. tā arī gāja. Kaut kāds celtiņas noķeram. Izstījās, kad līmenis un viss pārējais īsti neizstījās, ka tur šobrīd ir daudz laši sanākuši un gaida kaut ko. Kam piķerties, jā? Jā. Bet jūs redzējāt lāci, jā? Redzējām lāci. Varbūt, ka iefilmējām, jāapskatās būs kadros. Bet, ja ziemeļbrieži tā visu laiku vienkārši sēž, ne, bet stāv uz ceļa un prom nevēlkās, tad šitas tojoties mašīnai tā zivenīgi pazūd mežā. Bija skaidrs, ka tas nebija ziemeļbrieži, kas cits tik liels šitā nav. Nē, viņi teica, ka viņi brauc šeit uz Lāčiem un, Mēs svilpojām, pa taciņām gājām un svilpojām. Man bija garie zābeki, speciāli ielikt to vidū, kā šeit lejot. Izlaik skaņu. Upe forša, bet laikam vairāk tāda mušiņotāja upe ir. Un kur jūs bijāt? Jūs Sekla bijāt vienā upē jūs bijāt? Vispār viņi ir diezgan sekli, jā. Viņi ir brīžiem strauji, brīžiem mierīgi. Nu tā. Esam atbraukuši uz vienu baigi foršo lašupi. Nu tā runā, ka te dzīvo diezgan lieli laši. Foreli, salatis ir, mēģināsim ķert. Čaļi jau pakojās. Es arī tikko iznācu no ķemertiņa, jā, jo ķemertiņu vajadzēja. Jo mēs te 5 minūtes pirms satikāmies ar lāci. Pārskrēja pārceļam, jā. Lai nenotika kaut kādi pārsteigumi. Viņu vēlreiz satiekot vajadzēja, tā kā sakārtot šitās lietas. Mēģināsim ķert. Tas ir līmenis, lejā riķi, jā? Jā, līmenis. Bet mēs aizgājām pa mazu upīti pēc tam. Jā, mēs aizgājām pa mazu upi un viņi vispār baigais kritiens bija. Un baigi straujā un baigi grūti tur mētāts par rotiņas kaut kādus atrast attekas, lai kaut ko tur papludināt. Kaut ko jau tur saskrāpējām, bet principā mušiņotājiem droši vien tas ir netrāpējās paradīze. tikas liels, bet skaidrs ziņā jūs šeit dabījāt daudz. Jā, tur alatiņas paķērām. Patiesībā tīri ok bija. Arī dažs, kur Aivs noķēra pāris forelītes vēl, kuras mēs jau tā kā apēdām. Jā. Zīves jāēd, tāpēc jau mēs atbraukuši. Nu tā, bet... Nē, bija forši, īstenībā bija smuki, jā, smuki bija izstaigāšanās viedokļi. Vakars kāds arī bija tur visu ar debesu fonu un visu pārējais tāds, Nē, bija forši tīgi, jā. Tikai bija grūti nokoncentrēties copē. Visu laiku tu iemet un tā klausies, ja kaut skrūmos nesteigāt. Es nevaru saprast, es mēdnieks vai dīp. Padidā, padis, jā. Bez jokiem pie upes bija tādas, lielas sūdu čupas. Tā, kārtīgi laši. Klausies, tā bija manēja.
Nezinu, Kristaps ar kāžu reiz, kad mēs piebraucām, pateica, jūs ejiet pa šito pusīt, kur lācis tikko. Mēs iesim prom. Viņi iešot pa otru pusīt. Nē, nu čaļi zina, ne jau pirmo dienu. Mums gāja laikam ļoti labi. Lai cik tas neskanētu traki, bet, ja mēs runājam par kontaktu skaitu ziņu šodien. Jāni, kāpēc tā? Par ko? Nē, nu, tu pārāk savs šodien. Vakar Kārlis iegās. Pārāk skaļi elpo. Tā bija tavu individuāla performance. Jānka pareizi, vajadzēja sabojāt momentu tieši pirms skaita nošaukšanas. Es viņam vispār nepieskāros. Tā visu laiku saka, bērnu dārs, es neaiztiku. Mums šādi nezinu. Viņš pats. Atpakaļ pie skaitļiem. Jā, bet nu, mēs tā neskaitījām kontaktus, bet klikeru skaits mums ir rādi 58 skaiti, kas bija zīves, kas pabija laivā. Bet no ārprāts, tas bija kaut kāds ārprāts. Es tieši šorīt sūdzējos, kas nekad neesmu varbūt normu pieķērs. Atvilcies. Šodien es, nav jau nejausmas tik noķerts līdz īstenībā tā. Katram individuāli. Pilnēs mums neskaitīja. Bet tik krūti, jā, bija daudz, nenormāli daudz bija ņēmieni pie pašas laivas. Tā, ka tu redzi, ka viņi nāk pakaļ, viņi uzbruk vēlreiz, viņi gandrīz ielēc laivā. Nu, viss tāds akšans arī pie laivas, arī bija duplets pie laivas, notukās vienkārši. Jā. Esam ezera vidū, kur mēs atradām bedri, tad 4 un 6 metri. Un šorīt esam noķēruši jau cik kopā, kad gan 10 līdekļus. Gar malām vakardien neķērās, bet šeit vidū viņas sāk atsaukties. Šitā pagaidām ir lielākā, bet mēs meklējam tādu, kas šitādu var apēst. Vāršam vaļā. Šis ir tas, pēc kā vienmēr visi brauc uz ārzemēm. Šī ir tā reize. Izmērs gan nav super, bet mēs gaidām, kad nāks šitādas pašas tikai metrīgas ņemāt. Lūk, iemesls, kādēļ mēs esam atbraukuši. Un filmējāsim. Tā, nu īsi atskaitīts par ezeru 1000 km attālumā no mājām. Vakar atbraucām, ieskrējām ar cerībām, ka būs būs. Sastāstījām čaļiem, ka te baigi ķerās, bet nebija tā, kā bijām domājuši. Šorīt liela daļa vilšanās ir aizplēsuši uz upēm, meklēt arī foreļveidīgos, tur varbūt pat lašus, alatas.
Nezinām īsti, kur viņi ir, gaidām ziņas. Bet mums šī diena iesākās diezgan labi. Mēs esam, cik tā ir pulkstenis, kaut kādi 4, 5. Mēs esam kaut kādu 6 stundu laikā noķēruši. Laivā ir pabijušas pār pa 40 līdekām. Un kontaktu skaits ir, es domāju, kaut kur pār pa 100. Izmēri gan neiepriecina. Bet mēs atnācām krastā, uzpildījāmies, paēdām, padzērāmies, paņēmām mantas līdzi un brauksim iekšā tagad uz vakara copi. Un jāmeklē ir atslēga, kur ir lielāks zivis, jo ezers ir maziņš, ļoti vienkāršs, tā kā bļodiņi tāds. Apkārt ir kaut kur šur tur niedrītas, kaut kādas zālītas, knapas, bet pa vidu ir pāris smukas tādas vagas un tur iekšā sēž milzīgs daudzums ar balto zivi un abnormāls daudzums vienkārši ar līdekām, jo mūsu mānekļi, es esmu uzlicis galīgi jaunu nelikvīdu gumīņu. Šodien uzliku, viņi izstās apmēram šādi. Tā, lai saprastu, viss ir pāršķelts, sašķelts vienkārši. Reku jau pēdējā metri izskatās, jā, vēl 2 metieni un kādi iznīcinās viņu. Tā kā stingri arī bija pilnīgi jauni, visi ir apkosti, apčakarēti un viss pārējais. Tā kā dēļ tādām copēm mēs arī braucam uz tejieni, lai pieķertu daudz zivis, lai būtu daudz emocijas. Bet, jā, mēs meklējam to, kas ēd šitādus mānekļus, kaut ko lielāku. Bet nekas, gan atradīsim. Ja ne šodien, varbūt rīt. Varbūt arī Rīt. Jā, 2 dienas bez metriem. Tas nav labi. Tā kā, neko, dodamies sakal iekšā. Anģa, cut and let's go! Otrais neņēma. Tu tieši rādīja, kad viens trīt. Akal bija. Paņēma gan otrais. Bet neuzsēdās atkal. Man ir salīdzinājums maza gumiņa un pagaršs stinkers. Kā viņi ar neuzsēstās? Tiešām nestiek vodu. Es gan domāju, ka tev būs jāiet uz kaut kādu 5-cirtienu skolu. Tā izskatās. Bet šim kā nebija problēmas. Apstēs. Bāc. Tikko paņēmi, ja? Es krastā teicu, ka es paņemšu dažas iznīcināšanu. Pirmais ir kritis. Ko viņi neuzsēdās. Pirmā iznīcināja gumiju un pati aizgāja. Skaists izmērs vakar paliek, ne? Tāds sveiciens. Viņai arī ir attieksme. Jā.
Inci, saliks sačuku lūdzu. Varētu būt, ka vajadzēs. Što garas zivs? Beidzot, džeki. Lielas zivs. Bet redzēji, mazās vairs nebija. Mazās vairs te nesēdēja. Bet man arī likās, ka man lielas zivs sita vispār. Tā kā, tagad tik. Šo labas zivs ir. Ļoti labas zivs. Es galvenais saku, saliec sačaku. Āda tālāk, tu dzirdēji pirmo reizi. Es domāju, nu labi, mošu netici. Bet ko tu redzi, ja? Nē? Čeki. Pasties, kas pa tanku vecīt, viņi ir ritīgi gari. Liela gari, jā. Ej, tu nost. Nu, es ceru, ka viņas te kruīzē. Es ceru, ka tās, kas gulēja apakšā, ir šitādas. Visi tie garām palaistie piecirteni ir šādas zivsvēri. Jā. Es esmu gatavs vēl 100 piecirtenis nopūtlēt, bet dabūt šitādi te. Un atkal mēs esam atbraukuši uz kurieni, kā mēs teicām, uz Eldorado. Mēs tādas daudz redzējām apakšā. Es ceru, ka tās viss ir viņas un vēl lielākas. Tu nost, es tagad tikai viņu sāku novērtēt. Jā. Jo, zin kā, Viņa gara rītīgi ir, tur ir 1,15 m kaut kāds. Zin kā, ir pierasts, ka te tādas, Bļā, zemūdens kādas. 2, 3, līdz 4, man liekas, mums ir bijis. Un tu jau nevari vairāk novērtēt tās copas, bet tas sitiens bija baigais, pauzē rītīgi paņēma. Starp citu, paldies Jānim Školinam par mānekli. Viņš ir atnesis, tādu skatu kaut kādu, 1,11 m. Tūlīt mērīsim. Jā. Tā, ļoti svarīgi priekš lielām zivīm ir šādi instrumenti, kas ir mīksts, nebojās zivi. Neaiztiek viņi, ja viņi tu lēkā, viņi nesasitās, bet atceramies vienmēr paklājiņu. Augstā laikā vēl tā, bet siltā laikā vienmēr saslapinam, jā. Zivī nav 36 grādi, tad ķermeņa temperatūra. Nomierinātos ar slapju roku var virs acīm paturēt, un pēc tam viņi tikai celt ārā. Ka jūs nespirinās? Puikas, esat gatavi? Es piedzimu gatavs. Tā, bet sačuks tikai jāpaņem nost būs, jo es viņam nevarēšu pārēt. Kā es viņu paņemu nost? Kā es tevi? Labi, vai tad es daram tā. Celu viņu ārā un te es sačuku lieku. Darām višu. Ir? Jā. 17. Nice. Metrs 17 džeki. Izskatās šādi. Ir. Aiziet. Tik skaisti.
top. Var jau vēl kāds bonus zivs būt. Jā, Žāk tikai 1 metrīga, bet nu tāda kreštīga. Bet, jā, nu, neparvēlt mēs tiem braucām. Principā varētu dienu vērtēt, kā izdevušos. Ja mēs salīdzinām ar jebkuru citu dienu, tad jā. Vakars bija kā pastārt, vienkārši skaties, kur pusi gribi, vienkārši tādu skatu, grandiozi. Vēja nav, ezers mierīgs, zivis ķerās. Gaļas bumbas, paldies vēsākas. Džeki, paldies Paldies par dienu. Tas vakars, jā. Viss mierīgi. Nu ne jau mēs gulētiesim pēc šitādas sarunas, kā. Jā, un visu kopā. Uz priekšu, latvieši! Un pulko stājamies, lai asins šķīst, mēs kausimies bez vergu varžas, pušu trūks.